Šajā epizodē uzzināsi, kā izmantot ChatGPT balss funkciju, lai sazinātos ar cilvēkiem ārzemēs, pat ja tu pats nerunā viņu valodā. Tā vietā, lai klusētu vai justos neveikli, ļauj ChatGPT iztulkot tevis ierunāto tekstu. Iedomājies, ka esi lidostā, viesnīcā vai restorānā un tev jāpajautā kaut kas svarīgs angliski, bet tu nezini kā. Ar ChatGPT tas kļūst vienkārši. Atver ChatGPT mobilajā lietotnē vai pārlūkprogrammā un ieslēdz balss režīmu. To, kā to izdarīt, vari paskatīties 50. epizodē. Pasaki latviski. Lūdzu, pasaki angliski, kur atrodas tuvākā aptieka. ChatGPT nekavējoties atbildēs tev angļu valodā ar balsi. Tu vari pagriezt telefonu uz cilvēku, kuram to gribi pateikt. Tas ir kā uzticams tulks tev kabatā, vienmēr līdzi, gatavs palīdzēt jebkurā situācijā. Kad cilvēks tev atbild angliski, tu vari pateikt ChatGPT. Lūdzu, pārtulko, ko viņš teica latviski. Un ChatGPT atbildēs tev latviski, ar balsi. Tādējādi notiek saruna divās valodās, ar ChatGPT kā starpnieku. Lai saruna ritētu vēl raitāk, vari sākt ar šādu uzvedni. Tu esi mans personīgais tulks. Tulko visu, ko es saku no latviešu valodas uz angļu valodu bez papildinājumiem. Ja dzirdi runu angļu valodā, pārtulko to latviski. Atbildi vienkārši un saprotami, kā sarunā starp diviem cilvēkiem. ChatGPT sapratīs savu lomu un kļūs par uzticamu tiltu starp valodām tavā telefonā. Izmēģini jau pirms ceļojuma. Lai ceļojumā justos pārliecināti, vari mājās patrenēties ar ChatGPT, simulē situācijas kā viesnīcas rezervācija, jautājums ceļam vai ēdienkartes saprašana. To tu vari izdarīt kaut vai ar Google Translate funkcionalitāti, atskaņojot tulkoto tekstu balsī, lai tavu telefons to sadzird. ChatGPT ļauj tev būt neatkarīgam, pat ja nerunā svešvalodā. Vienkārši runā latviski, un ChatGPT saprot, tulko un palīdz sarunāties. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.